Sveicināti visi, kas šo skatās. Šis ir videoklips, kurā apskatīšu MATLAB vienu no rīkiem. Un tātad iesākumam. MATLAB ir augsta līmeņa valoda un interaktīvā vide skaitliskiem aprēķiniem, vizualizācijai un programmēšanai. MATLAB tiek saukts arī par matricu laboratoriju. Izmantojot MATLAB, mēs varam analizēt datus, izstrādāt algoritmus un izveidot modeļus, kā arī izveidot lietojuma programmas. MATLAB programma pieejama izmēģinājuma versijā 30 dienas, kurā var iekļaut pilnīgi visus rīkus pēc paša izvēles. Šajā tabulā mēs varam apskatīt, kādas ir prasības, lai MATLAB veiksmīgi darbotos. Operētāja sistēmas, sākot no 2008. gada R2 Service Paks 1 līdz pat Windows 10. Procesors ir diezgan, nevajag pārāk jaudīgi procesori, pietiks ar parasto Intel, aizņem 4 līdz 6 GB pats MATLABs, RAMs 4 GB un grafikas karta arī nav prasīga. Mac operētāja sistēmai līdzīgi un līdzīgi arī Linux operētāja sistēmai. Un atgriežoties pie MATLAB, šodien mēs apskatīsim MATLAB optimizācijas rīku, izveidosim vienu interesantu piemēru, lai veiktu nelielu ieskatu, kā tad optimizācijas rīks darbojas un ko tas spēj paveikt. Instalēt izmēģinājumu versiju pie papildrīkiem jāizvēlas optimizācijas rīks, pārējais pēc paša izvēles. Optimizācijas rīks atrod parametrus, kas maksimizē vai minimizē funkciju vienlaikus apmierinot intervālus. Tad rīks atrodas augšā pie Apps Optimization un atveras loks ar optimizācijas rīku. Un šeit izlaiž brīdinājums, bet to varam neņemt vērā. Tātad rīks sevi ietver solverus lineārai programmēšanai, jaukto integrāļu programmēšanai, kvadrātiskajai programmēšanai un nelineāru funkciju optimizācijai. Izmantojot rīku, var analizēt un meklēt problēmu risinājumus. Kā piemēru, izmantošu standarta testa funkciju optimizācijas rīkam, lai demonstrētu, kā rīks darbojas. Izmantošu Rozenbroka funkciju. Un vispirms izveidošu funkcijas kodu un vizualizēšu to ar diviem skatiem.
Tātad pēc šī koda izveides un palaišanas MATLABs mums izveidos šādu te funkcijas vizualizāciju. Tālāk veiksim tālākās darbības, pieprasīsim MATLABam editot Rozenbroku. Spiežam yes, atveras jau salabāts rozenbroka.m fails, kurā rakstām function f vienāds ar rozenbroka iekavās x, apakšā rakstām f vienāds ar 100 reizināts ar x2 mīnus x1 kāpināts kvadrātā, iekavt ciet un kāpināts kvadrātā plus iekavās 1 mīnus x1 iekavt ciet kvadrātā. Tālāk izveidojam trešo failu ar nosaukumu unitdisk.m, kurš mums izveidos nelināro ierobežojumu Rozenbroka funkcijai. Ierakstīšu kodu un turpināsim darbu. Visbeidzot, esam nonākuši līdz optimizācijai. Tātad optimizāciju var veikt divos veidos, izmantojot optimizācijas rīku un ierakstot komandas. Vispirms izmantosim palaižot optimizācijas rīku. Tātad mums ir izveidoti 3 faili. Figūras fails, fails, kurā ir Rozenbroka funkcijas vienādojums un ierobežojums. Tātad, kā mēs palaižam optimizācijas rīku? Optimizācijas rīku varam palaist caur apps un nospiežot uz šo ikonu, vai arī komandu logā ierakstot optim tool. Atveras optimizācijas loks, kurā ir viss nepieciešamais, lai optimizētu. Tātad, solvers mēs izmantosim pirmo, bet varam apskatīt, ka šeit ir vairākas funkcijas. Tās mēs varam apskatīt citos video. Algoritms arī mums paliek tas pats, un objective function mēs izvēlamies mūsu izveidoto Rozenbroka vienādojumu. Tātad rakstam at Rozenbroka. Un ar at mēs norādam MATLABam, kad viņam ir jāņem tieši šis fails. Starta punkts mums ir 0, 0. Šeit atstājam tukšu, un šeit rakstam ierobežojumu funkciju, kas mums ir šī. Tātad jāraksta at unitdisk. Un MATLABs sapratīs, ka viņam jāizmanto fails ar nosaukumu unitdisk. Tālāk ejam uz logu options un
izvēlamies Display to Command Window un jāizvēlas pirms pēdējais. Un optimizācijas rīks ir gatavs darbam. Un spiest start. Pirms start spiešanas optimizācijas rīks tātad mums meklēs minimālo vērtību un algoritms meklēs vairākas vērtības. Viņš mums parādīs vairākas vērtības, bet vismazākā būs minimālā funkcijas vērtība. Tad spiežam start. Optimizācija ir notikusi un algoritms ir apskatījis 24 punktus, bet atradis vismazāko 0,0456. Tātad varam apskatīt, kā optimizācijas rīks darbojas un kā viņš MATLABs ir meklējis minimālo vērtību Rozenbroka funkcijai, izmantojot unit disk ierobežojumu. Pirmajā kolonā varam redzēt, cik punktus ir izmantojis algoritms. Tātad no 0 līdz 24, 25 punkti ir apskatīti. Un otrajā kolonā redzam, cik reizes ir tikus novērtēt minimālā vērtība. Pirmajā punktā 3 un katru reizi arvien vairāk. Trešajā kolonā, fx kolonā, ir atrastā minimālā vērtība. Un sekojot uz leju, varam redzēt, ka katra vērtība paliek arvien mazāka, līdz tiek atrasta minimālā vērtība beigu punktā. Un, kā norādīts šeit, tas arī ir funkcijas minimums. Šeit es izveidoju vēl vienu piemēru, kurā es parādīšu, kā vēl var optimizēt, neizmantojot optimizēšanas logu.
Tātad ierakstīju funkciju, noteicu aptuveno punktu, kur ir funkcijas minimums, un tas ir 0 un mīnus 0,5 aptuveni. Tad arī ierakstu šeit aptuveno vērtību. Tad pieprasu tools, lai optimizācijas rīks izmanto solveri F, min un C algoritms, un lai parāda rezultātu, un spiežu run. Tātad tālāk pavaicāsim, kurā punktā tika atrasts funkcijas minimums. Matlavs pasaka, ka viņš funkcijas minimumu ir atradis mīnus 0,66 un 0. Tātad izvirzīju diezgan precīzi punkts, precīzi bija, ko izvirzīju. Atšķiras tikai par 0,16. Un tālāk mēs varam pavaicāt, kāds tad ir tas rezultāts. Tātad funkcijas minimums ir mīnus 0,4. Un pavaicāsim, cik reizes viņš ir novērtējis. Algoritms cik reizes novērtējis šo vērtību. Tātad algoritms ir 18 reizes novērtējis minimālo punktu. Un tā bija optimizēšana, neatverot optimizācijas rīka logu. Un tātad noskaidroju, ka to var arī izdarīt rakstot komandas. Šajā video apskatīju MATLAB vienu no rīkiem, tātad optimizācijas rīku, taču šajā video apskatīju, kā pielietot optimizācijas solverus, lai atrastu funkcijas minimālo vērtību. Tas nebūtu nav viss, ko šis rīks piedāvā. Šis optimizācijas rīks ir ļoti daudzpusīgi izmantojams. Un apmeklējot MATLAB mājaslapu un sameklējot informāciju par šo rīku, varam atrast milzīgi daudz informācijas, un šeit redzam, var izveidot visādus piemērus, un pat var veikt attēliem optimizāciju un pievienot tiem dažādus efektus, bet par tiem citu reizi nākamajos video. Un paldies, ka noskatījies. Cerams, ka radās priekšstats par to, kas tad optimizācijas rīks ir un ko ar to var izdarīt. Lai jums veicas un uz redzēšanos!